Elpošana. Mums, kad mēs elpojam, ir svarīgi, lai mums būtu kustība ribās. Ribas mums kā tāds lietu sargs. Atverās un aizverās ciet. Var arī redzēt. Šis ir pareizais elpošanas paterns. Un otra kustība mums notiek, ribas iet sānis, bet vēders ielpā mums nedaudz aizvirzās uz priekšu. Un izelpā mēs viņu maigi ievelkam iekšā. Šo ir vieglāk un labāk taisīt ar skaņu. Un mums ielpā, mums ir sajūta, ka mēs ielpājam mazajā iegurnī. Un izelpā kā caur salmiņu no āpakšas izelpojam. Sanāk, ir ļoti neveselīgi turēt visu laiku sasprindzināt vēderu un šādi kā tādam robotam staigāt. Mums jābūt kustībai, mums viegli. Ribas iet sānis, vēders piepūšās un izelpā aktivizējam vēderu. Vēl var vizualizēt, ka tev naba rekur, kur viņa ir. Es ielpoju un izelpā es virzu nabu uz iekšu pie mugurkaula un uz augšu. Un tas palīdz savākt vēderu. Vēders atbrīvots un izelpā vēders uz iekšu un uz augšu. Galvenais, lai no tā, ka mēs savācam visu šeit un vēders šeit piepūšās. Jo šeit arī ir viena problēma. Ļoti bieži, kad meitenes saka, man ir izgāzies vai man ir liels vēders, bet tur ir stājas problēma, sēžas, sasprindzināt, iet uz priekšu, pleci uz iekšu un rekur vēders. Ja es stiepjos garumā un piedomāju arī pa dienu par šo te pagarināšanos, vēders rekur ir plakans. Ielpa, izelpā censties aktivizēt vēdera lejas daļu. Mēs to daram, iztēlojoties, ka mums rekur ir caur trubiņu, caur salmiņu pūšam ārā. Un mēs izpūšam salmiņš mums ir šeit, un mums no apakšas tāds. Un te var ar skaņu. Vai un tu jūti, kā šeit viss forši savācās un iet uz augšu. Šīs ir par elpošanu, un otra daļa ir par gūžu kustināšanu. Es domāju, ka tas ir guļot uz muguras. Mums ir obligāti tas, ko mēs darām, rekur, ja mēs stāvam, mums ir dabīgie izliekumi. Mums nav tā, ka mugura ir kā zaldātiņam taisna, kad būtu pilnīgi taisns. Nē, mums dabīgi šeit ir neliels izliekums, nav šīs te, kad jau te ir pārspiegots. Šeit, tad krūšu daļā uz priekšu nedaudz, un kakla daļā arī nedaudz atpakaļ. Un tad, kad mēs guļam uz muguras, mums ir nevis uz jostas daļas, rekur, tur zemāk ir rakstīte, uz krustiem. Krusti ir tādi 5 kopā saauguši kauliņi. Un mēs guļamies vienmēr caur sānu, īpaši, ja ir diastāze un muguras problēmas. Nevis, jo, rekur, ja es gulšos šādi vēders, es veidoju spiedienu, un viņš spiež uz leju mazā iegurņa muskuļus, tāpēc obligāti daram šādi. Es atradīšu pozīciju, kā ir labāk redzēt. Un kustībā ar gurniem, rekur, mēs guļam uz krustiem, pēdas ir pie paklāja, un jostas daļā vienmēr būs tāds dabīgais izliekums, jo nebūs šīs te par lielu, un mēs nekād neiespiežam jostas daļu grīdā. Ja kāds vingrinājums ir tāds, kur tas jāizdara, es pateikšu priekšā. Mums rekur ir, vēl var atcelt galvu, paskatīties uz saviem šiem te 2 zārnu kauliem, kas ir šeit. Viņi, un kaunuma kauls, viņi ir vienā plaknē, visi 3 kauli. Ja man kaunuma kauls ir zemāk un es viņu neredzu, un ir šie 2 kauli, man ir pārlieku liels izliekums jostas daļā. Ja man jostas daļa iespiesta grīdā, kaunuma kauls ir augstāk par šiem. Mums ir viena plaknīte, kā es uzlieku lapu, un visi turās. Un tad, kad mēs ar gūžām veicam šo te pulksteni, naba 12, kaunuma kauls 6, amplitūda ir neliela, tikai rekur uz krustiem. Sanāk, es it kā kustinātu gurnus uz leju, uz augšu, tagad es raudu lielākā amplitūdā, jo tad, ja liela amplitūda, es aizēju līdz jostas daļai. Bet šeit, rekur, es tikai uz krustiem, jostas daļa kustās līdzi, bet līdz grīdai nenonāk. Lejā. Un tad, tieši tāpat, ir šie te zarnu kauli. Es nedaudz atceļu vienu gurnu, nedaudz atceļu otru. Un arī kustība ir, mēs uz šiem te mūsu krustiem kaus tādas laivas pār
Šūpojamies no viena sāna uz otra laiva. 1 un 2. Ļoti maiga, patīkama kustība. Mēs šeit neko nedaram. Tā, ka teica šitā, tad es tur kustināšu. Nē, tāds slinkais variants, kā ūdens zāle uz ūdens virsmas, atbrīvojot, jo šīs palīdz atbrīvot jostas daļas un muguras muskuļus. Un versija, kurā mēs zīmējam apļus, kā pulkstenis, reku šeit mums būtu ciparnīca, un tad mēs lēnītēm salasam visus ciparus, un atkal kustība var arī pildīt tik lielu, lai mums izliektos jostas daļa, bet var pildīt mazāku, kad mēs tikai uz krustiem. Pilates mums ir par kontroli, apzinātību, elpošanu, un attiecīgi šeit mēs kustinam uz otru pusi arī nelielā amplitūdā, lai mēs kustinam gurnus. Jostas daļa kustās līdzi, bet mēs to aktīvi pašas nekustinam. Un tieši tas pats arī kustībā šajā, kad mēs stāvējām uz ceļiem, man liekas, bija tāds vingrinājums, kur mēs stāvam uz ceļiem, un šis tas suns, nevis suns, kaķis un govs vingrinājums, kur bieži vien ar jostas daļu izliecās, un tad šādi te ir reizes, kad mēs tiešām ar rokām stumsim prom, bet mēs šeit nepildam aktīvi ar jostas daļu. Mēs šeit rekur uzmanību vēršam uz saviem sēžas kauliem, un mēs ar tiem pastiepamies griestos, un tad mēs viņus vēršam lejā pie krustiem, nevis krustiem, ceļiem. Šādi te, un vari pamēģināt uzreiz un daudz vieglāk jostas daļai, jo mēs viņu neaizlaužam. Vai arī cita versija, kad mēs pildam vēl vieglākā versijā, kad tikai gurni. Jostas daļa rekur pakustās līdzi, bet atkal es nevis ar jostas daļu veicu šo kustību un gurni kustās līdzi. Otrādi, es kustinu gurnus un gurniem līdzi notiek kustība mugurā. Pamēģini. Šī ir izcila kustība. Atpūta jostas daļai, jo mēs viņu pārlieku noslopojam. Un attiecībā vēl varbūt par elpošanu, mēs cenšamies, lai sev palīdzētu un atbalstītu kustību pildīt. Sanāk vieglākā fāze, kaut vai, piemēram, noliekšanās sānis būtu, mēs ejam ieelpā sānis un izelpā ievelkot, aktivizējot nagu, ceļamies augšā ar domu, jo, piemēram, es aiziešu izelpā un ieelpā, tad man šeit viss tāds ļurīgs. Es savukārt izveidoju šeit kā tādu korseti, jo šodien stāstīju nodarbībā, ka mums vēdera muskuļi ir arī uz muguras, jo mums dziļā muskulatūra sākas no mugurkaula un kā tādas rokas apņem mūs uz priekšu, līdz ar to vēders nav tikai šeit. Vēders ir arī šeit un arī uz muguras. Šeit ir svarīgi, ka mēs izelpā aktivizējam vēderu un pavelkam uz augšu. Lūk, ceru, palika skaidrāk. Ja nē, tu man dod ziņu, mēģināšu paskaidrot savādāk. Lai tev paša diena!